Jūs esat redzējuši īstu dzīvu trolli. Un ne jau kaut kādu vienkāršu trolli, bet tādu kā truļa karali. Lūk. Lai gan patiesībā ironijai šeit ir maz vietas, jo tas nav nekāds teiksmēns skandināvu pasaku tēls, bet gan īsts Kremļa trollis, kura loma Krievijas propagandas sistēmā pie mums nav tikusi pienācīgi novērtēta. Jūs teiksiet, Aivars Lembergs kaut ko ir runājis par NATO, teicis, ka ekonomiskās sankcijas pret Krieviju nes zaudējums un tam līdzīgi, bet runāt par viņu lomu Krievijas propagandas sistēmā, tās nu gan maigi sakoties būtu nedaudz pārspīlēti. Pūš te kaut kāds muļķības runā, domā, ka visi pilnīgi idioti. Jā, varbūt reizēm viņš pateicis kaut ko Krievijai tīkam, bet tas jau tikai tādēļ, lai tranzīts neapstātos. Piekritīšu. Ja mēs lasām latviešu avīzes, skatāmies panorāmu un citas ziņu raidījumus latviešu valodā, šāds iespējas tik tiešām var rasties. Pavisam cita aina paveras, ja mēs paraugāmies, kā Aivars Lembergs izskatās un ko viņš runā Krievijas mēdījos, un runā viņš ļoti daudz. Gan to, ka Latvijā pie varas ir fašisti, gan to, ka visi ļaunums sakni Latvijā ir amerikāņi un Eiropas Savienība, kur spiež Latviju iestāties pret Krieviju. Gan to, ka Latvija ir neizdevusies valsts, kurā pēc 80 gadiem latvieši dzīvos rezervātos. Мы в Венспилсе строим государственность такая, маркетинговая концепция, да. И вот у нас, на перспективу, главный государственный язык, знаете какой? Не латышский. А какой? Китайский. Aivars Lembergs iepriecina Krievijas propagandas mēdījus stāstot, ka visus politiskos procesus Latvijā līdzīgi kā savulaik Staļina prokurors Višinskis vada un kontrolē ASV vēstniecība. Tāpat Aivars Lembergs pauž pārliecību, ka Krimai, atšķirībā no Latvijas, kur nevienam nav vajadzīga, ir paveicies, jo to savākusi Krievija. Un, protams, arī referendums Krimā bijis leģitīms. Nav šaubu, ka tā ir šīs te Krimā dzīvojošo cilvēku objektīva izvēle, jo tie rezultāti ir patiesi. Protams, tur nekāda vajadzība nevienam neko viltot nebija. 91. gadā es nobalsoju augustā par to, ka Latvija pilnīgi neatkarīga valsts no Padomju Savienības. To pašu izdarīja Krimā tikai citi cilvēki. Pilnīgi viens pret vienu. Tur nav nekādas atšķirības. Tādā garā mēs varētu turpināt ilgi, jo Krievijas lielākajās ziņu aģentūrās, privātajos un pat Krievijas valsts oficiālajos mēdījos mēs atradīsim daudzus desmitus un pat simtus ziņu, kuros Lembergs stāsta par to, cik Latvijai slikti klājas atrodoties Eiropas Savienībā un NATO, cik laba dzīve būtu tad, ja Latvija draudzētos ar Krieviju, ka Latvija ir par mazu un trūcīgi, lai eksistētu kā pilnvērtīga valsts. Tādiem maziem kā mums vajag paklusēt. Mazuļu bērndārs vidējā grupā var kliegt, ka viņiem nepatīk Saeima, bet politika no tā nemainās. Latvijas nozīme pasaulē ir tāda pati, kāda šai vidējai bērndārznieku grupai, tāpēc mēs izskatāmies smieklīgi. Un tādā garā. Ja vairāk Latvijas mēdīja rakstot un runājot par Aivaru Lembergu lietu apzīmējumu smagos noziegumos apsūdzētais, tad Krievijas mēdīja telpā viņš tiek pozicionēts kā Latvijā populārs prokrievisks politiķis. Piemēram, Lembergs ir viens no populārākajiem Latvijas politiķiem. Daudzi Latvijas iedzīvotāji viņu vēlētos redzēt premjera krēslā. Viņš vienmēr iestājās par labām attiecībām ar Krieviju un teicis, ka NATO Latvijā uzvedās kā okupanti. Lemberga loma Kremļa propagandas schēmās ir samērā skaidra. Pirmkārt, pārliecināt par to, ka Krievijas agresīvajai un antirietumnieciskajai politikai ir atbalsts lielā daļā Latvijas sabiedrības. Kremļa propagandistu būvētā loģikas ķēdīte šā uzdevuma realizācijai ir samērā vienkārša. Lembergs ir viens no populārākajiem Latvijas politiķiem. Viņš ir pret NATO un Eiropas Savienību un par tuvināšanos ar Krieviju. Lembergs ir prokrievisks politiķis, kurš atbalsta gan Kremļa ideoloģiju, gan rīcību. Ja Latvijas sabiedrība atbalsta politiķi Lembergu, tad tā atbalsta arī Kremļa ideoloģiju un politiku. Otra funkcija, kur Lembergs pilda Krievijas propagandas spēlēs, ir parādīt, ka pat populāri un pragmatiski domājoši latvieši īsti netic tam, ka Latvija spēj eksistēt kā pilnvērtīga valsts. Šeit tiek izmantoti Aivara Lemberga izteikumi, ka Latvija nav spējīga realizēt savu politiku, ka visu, kas šeit notiek, izlem Berlīnē, Briselē, Vašingtonā un ASV vēstniecībā. Protams, netiek aizmirst arī slavenākais no Lemberga izteikumiem, ka NATO karavīru izvietošana nevis stiprina Latvijas drošību, bet ir pielīdzināma padomju okupācija 1940. gadā. Jūs vēl joprojām domājat, ka Kremļa propagandas mēdīja Aivara Lemberga runāto izrauj no konteksta un izmanto savam vajadzībām? Tad varbūt paklausīsimies, ko Aivars Lembergs pats saka un domā, piemēram, par to, kāpēc Latvija neatļauj darboties Kremļa пропаганdas каналам «Спутник» и «Russia Today». В прошлом году Россия сегодня попыталась зарегистрировать свое представительство в Латвии, однако регистр предприятий запретил это делать. Что вы думаете по этому поводу? Да, в 1941 концу и 1942 году, когда немцы здесь были, в Латвии, там был приказ генерала СД, по-моему, Екелда, а может быть, я ошибаюсь, что те, кто будут слушать неправильное радио, вплоть до расстрела. Так что если уж учиться
то у СС и СД там круто. Еще вариант был принудительная работа или тюрьма. Я считаю так. Если кого-то запрещают, значит, там говорят правду. И те, кто запрещает, боятся правды. Человек в синем пиджаке и красных брюках – мэр небольшого городка Латвии Айвар Лембергс. Выступает... Sapratāt? Gribat zināt patiesību? Skatieties nevis Panorama vai LNT, bet Russia Today? Lasiet ziņas Sputnik? Jūs varbūt jautāsiet, bet kāpēc Aivars Lembergs tādā mucām gāž ūdeni Kremļa propagandas dzirnavās viņa prokremliskā darbība Latvijā tā īsti nav pamanīta? Tādēļ, ka Aivars Lembergs nav muļķis. Viņš ļoti labi zina, kā runāt, ko runāt un kam runāt. Var pat teikt, ka ir izveidota zināma schēma vai infrastruktūra, lai Lembergs varētu čakli strādāt Kremļa propagandas interesēs, un tas nodarīt pēc iespējas mazāku kaitējumu viņa politiskajam reitingam Latvijā. Krievijas propagandai Lemberga prokremliskās aktivitātes ir vajadzīgas iekšējai lietošanai. Krieviem ir svarīgi parādīt, ka derīgās ziņas it kā nenāk tikai no pašas Krievijas. Tās nāk no ārpuses, šajā gadījumā no Latvijas, un tāpēc nav svarīgi, cik liela auditorija tās sasniedz šeit. Svarīgi ir tas, ka šo it kā no ārā nākošo informāciju var pārpublicēt Krievijas lielākie televīzijas kanāli un ziņu aģentūras. Igaunijas drošības policija Kapo savā gadu pārskatā pat īpaši norāda, ka Krievija Eiropā veido plašu krieviski strādājošo multimēdiju tīklu, kura mērķis ir panākt, lai Kremlim derīgās ziņas gatavotu it kā neatkarīgi un ar Kremli nesaistīti avoti. Ja Latvijā Lemberga darbs Kremļa propagandas jomā nav novērtēts, tad to pašu nevar teikt par Krieviju. Krievijas parlamenta oficiālais izdevums, mūsu Latvijas vēstneša analogs Parlamjenskaja gazeta, savā 3. aprīļa publikācijā pauž satraukumu par to, ka Ventspilī nacionālisti no Vienotības, visu Latvijai un reģionu apvienības apvienojušies, lai atņemtu mēra krēslu prokrieviskajam Lembergam. Aivars Lembergs, atrodoties Ventspils mēra krēslā, Krievijas propagandai ir ļoti vērtīgs kadrs. Bet vai viņš tāds ir arī Ventspilī? Nav noslēpums, ka kopš Lembergs ir zaudējis kontroli par lielajiem ostas uzņēmumiem, viņš dažādiem līdzekļiem bāž sprunguļus to darbības riteņos. Arī Krievijas propagandas stabulē viņš pūš ne jau tādēļ, lai palielinātu šo uzņēmumu krāvas apgrozījumu. Iesaistīšanās Kremļa troļļa rindās ir viņa brīva izvēle bez racionāla pamatojuma vai vajadzības. Balsot par Lembergu nozīmē balsot nevis par Latviju un Ventspilī, bet par vienoto Krieviju un tās traknāko Latvijas trolli. Balsot par Lembergu nozīmē balsot par Latvijas nomelnošanas kampaņu. Balsot par Lembergu nozīmē balsot par cilvēku, kurš pilnā nopietnībā stāsta, ka Latvijā pie varas ir fašisti un Ventspilnieku bērni un mazbērni dzīvos rezervātos. Kas tad var balsot par Aivaru Lembergu? Mudaki. Godavārds mudaki. Nu, tā var darīt tad, ja uzskata, ka Latvija vairāk kā gadi 5 nepastāvēs. Kā rakstīts Wikipēdijā, troļiem jādzīvo izolēti no cilvēkiem, jo tie ir bīstami. Jebkurā gadījumā balsot par Lembergu ir amorāli. Lembergam ir jāaiziet, lai beigtu diskreditēt Latviju, Ventspili un ventspilniekus. Jo vieglāk to atļaus izdarīt, jo mazāk upuru būs. Tam nevajag pretoties.